Nākamā pietura - Ģertrūdes iela. Мясо, миша, хватает, а надо хватает. А вот это да. Nākamā pietura - Matīs iela. Iela. Я ничего за этим пойдем посмотрим. Тебя вытянуть из кровати у меня не получится. Меня не пустят.
Nākamā pietura – Daugavas stadions. Daugavas stadions. В понедельник ты всегда так ленивый день, ты пытаешься работать, во время идет, и ты смотришь, как он пришел и записал. Надо идти опять. А ты так почитал 2 статьи, да, это, да, созданного проекта комплекса. Nākamā pietura – Gitas Kozakevičs. Halo? Jā, es zvanīju, gribēju tev pajautāt, tu man sūtīji maksāties iepirkt. Tas ir tas, kur tu gribēji maksāt abonentu maksu, jā, lai tā piekļuva visam. Bet, kur uz saitos, tas ir, ko tu meklē, lai kur pieteikties, vai ne? Jā, nu, es tā paskatījos, tur semināri, viss kaut kas, un tieši šeit tas tā bija, es domāju, jā, kāda bija tā doma tam, ko tu Jā, okei. Nē, vienkārši varbūt iepirkt nav vēl rēt. Tādēļ. No. Nu, katrā ziņā, kad jau te viss aizies, kad jau būs tāda doma, tad tu teici uz pusēm tu abonēšanas maksas, ko mēs runāšu par to. Tas, ka mēs paši paņem tev padalīt. Nu, bet tas ir tikai pēc tam. Es tagad, tu man toreiz, kad es biju Valmierā, sabiedrēju to visu to komerci reģistru, visu šito, izgaids ar būvniecības likumu mazliet. Sanāk, ka praktiski es jau bez bišķi nemaz nedrīkst strādāt. Un sanāk, ka jā, un es teicu, jā, un lai es varētu man visā, man liek būt speciālisti. Un tad es sāku, jā, un tagad es aizgāju Zofiju. Jā, un es jau teicu, pēc šitā mums jau neviens nesadarboties gribēs neizslēgt pie kaut kādiem celtniekiem un teikt, nu, reku, mēs te remontējam. Es jau teicu, es varu teikt, ka es kosmos kuģi jau varu uzbūvēt. Tev šapaņieris. Es ar viņu runāju, un tad es izgāju šodien visiem tiem cauri, tiem trikoliem, un teicu, ka vajag ar juristu sazināties. Es teicu, vai viņš pats visus tos jautājumus noskaidro pie juristu, vai lai man sniedz konsultāciju, un es nudinu pie jurista skatīties to, ko mēs ar tev runājam, par to, kā es varu par tādu kļūt un kā atrast vispār, nu, kāds varētu būt optimālākais veids, kā to dabūt gatavu, kamēr nav mēs visā, lai mēs vispār redz kaut ko darīt, nu, tāds detalizētas, mēs savu referātu uzrakstītu. Tagad man jurists to visu atbildēs, kā cerams, un pilnvars iedos man arī, lai es varu līgumus tur parakstīt. Viršu iela. Daudz būs ko darīt, jā. Tas sākums ir tik grūts, jo tik daudz jautājumu un atbildes praktiski vienkārši ļoti grūti. Nu jā, nekam. Arī labi, ka nu, tu man palīdzi. Arī labi. Nu jā, to nav darījis, tad ir grūti, protams. Ko es gribēju teikt, jā, tagad ielikt mašīnu servisā, man atvilkt no Valmieras bez 3x stripu norāli. Nākamā pietura – Dārzciema iela. Nē, man bija jāizņems laikam, jo mēs visu laiku uz telefonu bijām no Valmieras līdz Rīgai. Vilku, saku, mēs visu laiku runājam, jā, aizvilku.
Galvenais, es divas sprauslas pats čakarēju, lai pārbaudītu, vai sprauslas. Es tieši pirmo, trešo čakarēju. Un tas servis, tas oficiālais, kas ir Rīgā jau, oficiāls dīlers, caur ne dīlers viņš skaitās, bet kas uz sābiem orientējās. Viņi tur ar visu PVN normāli džeku ar garantiju dod. Viņš man tieši zvana, viņš saka, kompas strāda, ka trešajam pirmajai sprausla konteksts nav. To, ka es pats čakarēju.